12. nodaļa – Garīgā kalpošana. Ar Džoni jautāja, kas ir pilnīgāki, vai tie, kas vienmēr īsteni kalpo tev, vai tie, kas godina bezpersonisko brahmanu, neizpausto? Dieva augstākā personība sacīja, par pašiem pilnīgākajiem es uzskatu tos, kur vērš prātu uz mani kā personu, un vienmēr ar lielu un pārpasaulīgu ticību godina mani. Bet tie, kur atdod visu, lai godinātu neizpausto, kas nav uztverams ar jutekļiem, viscaurstrāvojošo, neaptveramo, nemainīgo, stingro un nekustīgo, absolūtās patiesības bezpersonisko uztveri, kur savalda jutekļus un vienādi izturas pret visiem un darbojas visu labā, tie arī galu galā sasniedz mani, kuri prātā pieķērušies visaugstajam, kā neizpaustiem un bezpersoniskajiem. Tiem ceļš ir ļoti grūts, iemiesotajiem allaži ir grūti iet pa šo ceļu uz priekšu. Ah, pritkas dēlti, turpretī tos, kas godina mani, veltot visus savus darbus man, kas stingri baktas, kas garīgi kalpo un vienmēr meditē uz mani, prātu vienmēr vērš uz mani, tos es ātri izglābi no dzimšanas un nāves okeāna. Vērs savu prātu un saprātu uz mani, Dieva augstāko personību. Tā tu mūžīgi būsi manī, par to nav šaubu. Mans dārgais Arģuna, bagātība iekarotāji, ja tev nav spēju stingri vērst prātu uz mani, tad pildi bhakti jogas vadošos principus. Tad tu vēlēsies sasniegt man arvien vairāk. Ja tev nav spēja pildīt bhakti jogas ierobežojušos principus, tad centies strādāt manis dēļ, tā strādājot tu sasniegs pilnību. Ja tev tomēr nav spēju arī darboties, apzinoties mani, tad centies atsacīties no darbības augļiem un rast apmierinājumu sevī. Ja tev nav tādu spēju darboties, tad apgūsti zināšanu, taču labāka par zināšanām ir meditācija, un labāka par meditāciju ir atsacīšanās no darbības augļiem, jo atsakoties var sasniegt prāta mieru. Kas brīvs no skaudības un ir labs draugs visām dzīvajām būtnēm, kas neko neuzskata par savu īpašumu un ir brīvs no neīstā es, kas ir vienāds laimē un nelaimē, kas ir pacietīgs, vienmēr apmierināts, kas valda pār sevi un ar noteiktību garību kalpo man, prātu un saprātu vērš uz mani, tāds bhakta ir ļoti dārgs man. Kurš brīvs no citu satraukšanas un nav citu satraukts, kas ir līdzsvarots laimē un ciešanās, bailēs un bažās, tas man ir ļoti dārgs. Mans bhakta ir ļoti dārgs man, jo viņš ir brīvs no notikumu gaitas ietekmes. Viņš ir tīrs, prasmīgs, brīvs no ciešanām un rūpēm, brīvs no tiekšanās, ko iegūt. Bhakta, kurš brīvs no līgsmas un skumjām, žēlošanās un vēlmēm, kas atsakās no visa labvēlīgā un nelabvēlīgā, ir man ļoti dārgs. Kurš vienāds pret draugiem un ienaidniekiem, kurš līdzsvarots godā un negodā, karstumā un augstumā, laimē un ciešanās, slavā un neslavā, kurš nekad nav sliktā sabiedrībā, kurš ir kluss un apmierināts ar visu, kurš brīvs no raizēm par dzīves vietu un kurš ir stingrs zināšanās un garīgi kalpo visaugstajam, man ir ļoti dārgs. Tas, kurš ar pilnīgu ticību iet pa mūžīgo garīgās kalpošanas ceļu un kam es esmu augstākais mērķis, man ir ļoti, ļoti dārgs.